Labdien, ZZ studijā, šodien tiešraide Facebookā. Un pie mums šodien ciemos ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Harijs Rokpelns, Saeimas deputāts un arī cilvēks, kurš dara dažādas interesantas lietas, par ko mēs parunāsim vēlāk. Bet es gribētu sākt varbūt ar tādu jautājumu, kas vienmēr visiem mums Latvijas iedzīvotājiem Saeima taču vasarā nestrādā. Viss iet atvaļinājumā. Tā kā Jāņa, tā līdz rudenim ir klusums. Vai tā ir? Labdien! Jā, ar Saeimu ir līdzīgi kā ar studentiem. Saeimas darbs dalās sesijās, un tagad tuvojas sesijas noslēgums, kas līdzīgi kā studentiem ir ļoti spraigs. Mums ir tiešām garas Saeimas sēdes, ir daudz jautājumi, kuri jāpaspēj līdz sesijas beigām izskatīt un pieņemt, bet tas ir tāds simbolisks beigas, jo tas, kas notiek starpsesiju pārstāvkumos, šī gadījumā vasarā, jā, mums nebūs regulārās Saeimas sēdes, bet Saeimas sēdes jau ir tikai tā daļa, ko parāda panorāmā. Pēc būtības tas darbs Saeimā notiek daudz un dažādos formātos, un viņš arī vasarā turpinās. Piemēram, pagājušajā gadā ļoti daudz laika Saeimas kolēģi veltīja arī strādājot pie nākušā gada vai pie šī gada budžeta. Galvenais uzdevums bija budžeta tēriņu mazināšana, kas tika pavadīts dažādu veidu sapulcēs, pētījumos, analīzē. Pirms 2 gadiem tieši tādā pašā vīzē visu vasaru pavadījām strādājot pie nodokļu reformas, kas bija tas lielais valis, uz kā turējās. Es teiktu, ka viss šis Saeimas sasaukums, tas ir milzīgs darbs, kas tika izdarīts. Šogad, tā kā mums ir uz tuvojoties sesijas beigām nomainījusies valdība, ir iespēja katrai partijai savas iniciatīvas, kuras līdz šim netika sadzirdētas, ieviest dzīvē jaunā formātā. Atkal tas darbs notiks daudz un dažādos veidos, tā skaitā komisijās, tas, par ko mēs šobrīd esam vienojušies. Lai nav tā, ka viss paliek tikai teorētiski un uz papīra. Plānots, ka būs arī vasarā 2 ārkārtas Saeimas sēdes, 1 jūlijā, 1 augustā, uz kurām tad arī visa tā jautājuma gūzma, kas skar likumdošanu, tiks piedzīta. Tas ir apmēram tā raksturo to, ko dara vasarā. Bet, protams, tas, kas ir būtiski, ka vasara ir periods, kad deputāti var vairāk arī izbraukt pa reģioniem, tikties ar organizācijām, jo tajā sesijas laikā teorētiski piekdienas ir tās dienas, bet arī nevienmēr tas ir iespējams. Tā kā vasara starp sesiju pārtraukuma ir tas brīdis, kad var vairāk tikties ar cilvēkiem. Jā, tas arī man, protams, arī es esmu deputāts, un tas tāds maldīgs priekšstats, ka viss pazūd, deputāti neko nedara, un te es atceros, tu minēji par to budžetu, jā, tas bija tiešām diezgan tā. Citi kaut kur ir izbraukuši atvaļinājumos, un mēs sēžam sanāksmēs, skatāmies skaitļus, ejam cauri, un tas, es atceros, tas bija tiešām ļoti tā, un nevisai patīkam. Un vēl viena lieta. Valdība turpina strādāt. Eiropā arī vēl jūlijā notiek sanāksmes un Saeima. Es zinu, ka, piemēram, Eiropas lietu komisija akceptē un caurskata arī visas valdības pozīcijas, kas ir ļoti svarīgi tagad saistībā ar nākotnes budžetu un ar daudziem aktuāliem jautājumiem, ko pēc tam saka, kas notiek Eiropā. Saeima arī šeit strādā. Ja? Tā kā man tev jāpiekrīt, ka Saeimā darbs turpinās. Bet tagad, skatoties, ka šī sesija tuvojās noslēgumam, ir ļoti daudz dažādas aktualitātes. Es zinu, ka šodien tu arī tikko nāc no budžeta komisijas. Un viena no aktualitātēm bija, ko ZZS ļoti stingri iestājās, ka jāturpina arī dīzeļdegvielai šīs akcijas nodokļu samazinājums, jo dīzeļdegvielu izmanto lauksaimnieki, dīzeļdegvielu izmanto visi pārvadājumi, kravas mašīnas, pasažieru pārvadājumi. Faktiski dīzeļdegviela sastāv 80% no visām degvielām. Kā gāja šodien ar šo? Vai mēs izcīnījām, ka būs turpinājums? Ja godīgs nesagaidīju beigas, es ceru, ka būs viss labi. Tā tam vajadzētu būt. Bet ar īsā vēsture sākās konflikts tuvajos austrumos, nobloķēja Hormuzu šaurumu un sākās krīze visā pasaulē ar degvielas piegādēm. Un tajā brīdī, kad tas sākās vēl iepriekšējā valdībā, likām galvas kopā, ko darīsim. Ekonomikas ministrija taisīja dažādu analīzu un plānus.
kā potenciāli šis var izvērsties. Nu, ja konflikts ievelkās uz 2 nedēļām, ja konflikts ievelkās uz mēnesi, un tad sagatavojām kopīgi šo speciālo likumu, kas paredzēja, ka akcijas nodoklis dīzeļdegvielai un lauksaimniekiem īpaši tātad tiek samazināts līdz 1. jūlijam. Nu, šorīt ziņās stāsta, ka atkal kārtējā vienošanās ir panākta un Hormuza šaurums ir vaļā, bet šī, man liekas, ir jau kad 10. reize, ka viņš ir kārtējo reizi vaļā. Tā kā nenoteiktība saglabājās. Un viena lieta, kas ir pilnīgi skaidra, 1. jūlijā šī atlaide beigtos. Tādēļ mēs virzījām koalīcijā šo lēmumu, ka speciālai likuma darbības termiņš ir jāpagarina līdz gada beigām. To mēs pagājušajā arī parakstījām, iesniedzām. Šodien viņš tiek skatīts komisijā un vajadzētu būt, ka šo ceturtdienu šis lēmums tiek pieņemts. Tas, kas bija interesanti komisijā šodien, ko es negaidīju tādu pavērsienu, ka sociālists Švājevs sāka stāstīt, bet klausieties, tur taču fiskālā ietekme, tur taču nav izvērtēti visi pār un pret. Un no vienas puses es sapratu, cik grūta dzīve bija Tautsaimniecības deputātiem, kā tas ir pie Briškena dzīvot, ka tev ir viens, kas vienkārši pietiekami gudros un izsvērtos teikumos runā, un līdz lēmumam mēs netiekam. Un otrs, kas man pārsteidza, ka situācijā, kad tai pašā satiksmes nozarē, kur es neapskaužu Kozlovska to mantojumu, ko viņš saņēma, piemēram, tieši, kas attiecās uz degvielas cenām, sabiedriskā transporta pārvadātājiem, tur budžetā ir milzīgs rops dēļ šīs degvielas cenas kāpuma. Un šis vismaz kaut cik palīdz arī sabiedriskā transporta pārvadātājiem šis akcijas samazinājums. Tā kā es paļaujos uz kolēģiem, es domāju, ka Saeimas vairākums šo mūsu iniciatīvu atbalstīs un ceturtdien nobalsosim un viss būs kārtībā, bet pārsteigumi bija, jā. Lai klausītāji un skatītāji saprastu, ka faktiski tā degvielas cena bija tik stipri pacēlusies, ka valsts, ja nesamazinātu, nopelnītu ļoti, ļoti labi, un arī šobrīd valsts neko nezaudēja, jo tā cena bija augstāka un akcīzē iekasēja vairāk, un tāda jau tā doma arī palīdzēt iedzīvotājiem. Tātad budžets tika sastādīts plānojot degvielas cenu un līdz ar to plānojot iekasētos nodokļus. Degvielas cena tajā laikā plānā bija ap €40. Līdz €40 mums vēl ir tālu, kur tā teikt krist, vai ne? Tieši tā. Un vēl noslēdzot sesiju, es gribētu vēl uzsvērt dažas lietas, un viena no lietām, kas ir ZZS prioritāte, absolūti, tas ir daudzbērnu ģimenes un 3+ kartes. Varbūt kā šeit šī mūsu prioritāte virzās? Te ir tā, viena lieta ir, ko mēs paveicām vecajā valdībā un ko mēs tagad varam paveikt jaunajā valdībā. Kā jau sākumā minēju, apstākļi ir mainījušies un ir iniciatīvas, kuras tagad iet raitāk uz priekšu. Šo budžetu sastādot, mūsu prioritāte numur 1 bija ģimenes un bērni, atbalsts ģimenēm un bērniem. Un vēsturiski viens no lielākajiem pieaugumiem atbalstam ģimenēm ar bērniem ir iekļauts šī gada budžetā, kas būs kā patstāvīga norma. Tas ir īpaši fokusējoties uz tām ģimenēm, kurās bērniņš ienāk, tātad uz jaundzimušajiem. Bija vēl viena iniciatīva, kas tika izskatīta Sociālo darba lietu komisijā, kur mūsu Bērziņa Andris vada un tur roku uz pulsu. Viņi kopā ar Reinu Uzulnieku cīnījās par to, lai 3+ kartes darbība tiktu paplašināta. Tiem, kam ir 3 bērni ģimenē, zina, ka 3+ karte ir diezgan forša lieta. Tev ir gan atlaide elektrībai, tev ir atlaide CSDD mašīnu reģistrējot, ir dažādas atlaides pasākumos, teiksim, arī un uzņēmumi, kas piedāvā īpašu pretimnākšanu daudzbērnu ģimenēm, atlaides sabiedriskajā transportā un tā tālāk. Un tad mēs arī virzījām, ka šo iniciatīvu vajadzētu paplašināt, jo šobrīd tev tas 3+ status beidzas brīdī, kad vecākais bērns kļūst pieaudzis. Un, ja tev ir vairāki bērni ar dažādiem vecumiem, tad var notikt situācija, ka tev viens aiziet pasaulē, bet 2 vēl paliek mājās, par kuriem tev ir jārūpējās, tev vairs 3+ status nav. Mēs iestājāmies par to, ka tas 3+ status ir jāsaglabā tik ilgi, kamēr jaunākais bērns nekļūst pieaudzis. Protams, arī šeit tas kaut ko maksā.
lielākais iebildējs vecajā valdībā bija, kārtējo reizi nāks bieži pieminēt satiksmes ministrs, jo tieši dēļ šīm te atlaidēm sabiedriskajā transportā un tēmām, kas saistītas ar satiksmes nozari, nē, mums tas dārgi maksās, vai tad tur vajag tām daudzbērnu ģimenēm tik daudz dot? Negāja cauri vecajā valdībā. Tagad salikām jauno valdību, plāns ir gatavs, dokumenti ir gatavi, un vakardien tika panākta vienošanās, ko Reinis Uzulnieks izcīnīja, ka virzamies uz priekšu ar šo te 3+ atbalstu paplašināšanu. Tā kā tas būs vēl viens liels darbs šogad, kas paveikts priekš ģimenēm ar bērniem. Šis ir ļoti labi, un es vēl tev papildināšu. Tad vecā valdībā satiksmes ministrija vadīja progresīvie, tā sauksim uzvārdus, Šuvājevs. Ja, un, ja viņi iebilda tagad par šo te... Švinka bija ministrs. Ja Švinka bija ministrs, es atvainojos, bet Šuvājevs partijas vadītājs. Viņi visi vienādi. Visi vienādi. Šodien Šuvājevs iebilst pār dīzeļdegvielu, kas attiecās uz visiem iedzīvotājiem. Tur iebilda Švinka. Ja. Bet tas svarīgākais, kas ir, ka šis te daudzbērnu ģimenēm, tas papildinājums, kas nāk klāt, ir 700,000 apmēram. Tikai 700. Bet tajā pašā laikā Švinka un arī Šuvājevs, viņi Air Balticam ar lielāko prieku iedeva 30 miljonus. Un tur jau tas ir, ja, 30 miljonus Air Balticam iedod, un bērniem un daudzbērnu ģimenēm nevar 700,000 atrast. Tā kā to es tā kā gribēju piebilst. Bet redziet, kā man jūk Šuvājevs, Švinka, tur Andris. Bet šo te papildinot, ja mēs iegājam te tēmā, ar ko atšķirās vecā valdība no jaunās valdības, ir vēl viena liela lieta, ko jaunajā valdībā mums ir izdevies panākt, kas ir bijis ZZS prioritāte. Tās ir bāzes pensijas. Ko tas nozīmē? Mums ir Latvijā gana daudz seniori, kuriem ir tiešām zemes pensijas. Un tā smagākā problēma ir senioros, kas ir 85+, kuri lielu daļu sava darba mūža ir nostrādājuši ne Latvijā, bet Padomju Savienībā. Attiecīgi viņi nav Latvijā maksājuši nodokļus, un viņu pensijas ir tiešām mazas. Un, lai kaut cik šo te izlīdzinātu, ir tā saucamā bāzes pensija, kas šajā te, pieredzējušākajā galā, kas ir sākot ar 85+, un tad pa gadiem tas vecums tiks samazināts, tiek veidota bāzes pensija, speciāli piemaksa pie pensijas. Jo zinām, ka tiem cilvēkiem dzīve tiešām ir grūta šobrīd. Un iepriekšējā valdībā neizdevās to panākt. Visādi centāmies to likumu atvērt, lai to mūsu priekšlikumu virzītu. Šobrīd konkrēti uzlikām galdā ideju, uzlikām galdā aprēķinu un ir pilns atbalsts un virzamies uz priekšu, un jau šogad bāzes pensiju regulējums tiks ieviests. Man liekas, tas ir svarīgi klausītājiem, ka redziet, ZZS ir faktiski prioritātes gan mēs par bērniem, tātad daudz bērnu ģimenēm rūpējamies, un gan arī mēs, protams, par tiem, kuriem ir mazas pensijas un kuriem ir vajadzīgs šis pieaugums. Un šī bāzes pensija, tas ir ļoti, ļoti būtiski tiem, kuriem ir vismazākās pensijas. Ja. Tā kā, es domāju, ka ļoti skaidra ziņa arī vēlētājiem, ka mēs rūpējamies par tiem, kuriem ir visgrūtāk. Un šīs lietas, varbūt vēl kaut kas Saeimā, kas tāds aktuāls tagad noslēdzot sesiju, jo šī sesija bija tāda ļoti, ļoti, sarežģīta. Man kā ražotājiem, protams, un kā lauksaimniekam, kurš atbalsta vietējos uzņēmējus, ļoti teiksim tā, patīkami ir, ka tomēr Saeimas deputātu vairākums ieklausījās un neatbalstīja šo iniciatīvu, kas ierobežot putunkopību un olražošanu, ja, jo nozara pat jau iet pareizā virzienā. Man liekas, ka vispār mazāk valstī jājaucās iekšā ir un mazāk jāregulē, vai kaut kas tāds, ko Saeima vispār varētu mazāk regulēt, atcelt, jo man sajūta, ka vienmēr grib kaut ko vairāk, tīpaši progresīvie, kaut ko regulēt. Es tev pilnīgi piekrītu, bet tā problēma ir tajā, ka nereti pieprasījums arī no sabiedrības bieži vien ir pēc kaut kāda lielāka regulējuma. Ir sevišķi tad, ja notiek kāda ķeza vai tiešām liela nelaime. To atceramies, kas notiek ar būvniecības regulējumu, pēc Zoltūdas nelaimes bija liels pieprasījums, jums ir stingrāk jākontrolē, jums ir vairāk jādara. Tagad lēnām vēl šīs nedēļas sēdē būs būvniecību atvieglojošs regulējums, kuru ieviesīsim, ja, lai tas process ritētu raitāk un vienkāršāk. Vakardien arī, piemēram, bija lielā ēnu ekonomikas konference.
tur no profesoriem saņēma pārmetums, ka ZZS ir virzījis vieglāku kārtību, kā būvēt pašam savu māju, ka tev tur, tas, ko mēs jau ieviesām, bija atteikšanās no vairākām atskaitēm un kontrolas mehānismiem. Nu, jo, ja tu priekš sevis būvē, būvē Dievs ar visu, un galvenais, ka tev ir jumts virs galvas, vai ne? Nevis, lai tev jānoņemās ir ar papīru kārtošanu, un vēl speciāls cilvēks jāalgo priekš tam ir. Tur mēs pat saņēmām pārmetumus par to, ka mēs esam nepareizi darījuši, ka ir atvieglots regulējums. Bet tas notiek. Protams, tas nenotiek ātri. Viss šis te prasa smagu darbu. Arī vasarā tai skaitā, ja, jo, kā es saku, lai sagatavotu to likumu, ļoti daudz melnais darbs tiek izdarīts fonā. Bet uz to virzamies. Man liekas, tas svarīgākais, ka dažreiz tas pieprasījums nāk no pašas sabiedrības un notiek kaut kāda gadījuma. Un vēl viens gadījums, ko es gribu atgādināt, atceramies, Kurzemes krastā bija tāda māja kuģis, ko viens bija izdomājis miljonārs, ka tā kā kāpjoslā neko būvēt nevar, viņš novieto kaut kādu lielu laivu, ja, kuģveidīgo, un uz tās uzbūvēja māju virsū. Pasaka, es neko neesmu te būvējis, jo man te stāv laiva. Bet kāda bija vēlme toreiz? Vēlme bija, ka mums ir jāpieņem normatīvais regulējums, ka zvejnieki savas laivas nevar remontēt un turēt visā piekrastē. Viņi tikai noteiktās vietās. Ja? Un tur, protams, zvejnieks tagad, lai viņš saremontētu savu laivu, viņam būtu 20 km kaut kur jāvalk viņu citur. Pilnīgi. Un mēs apgrūtinātu visus zvejniekus dēļ viena gadījuma, kas bija tikai šīs te laiva māja, ko viens miljonārs gribēja. Tāpēc mums deputātiem, es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka cīnīties arī tomēr pretī šim birokrātijas vairošanai, jo dažreiz mēs paši nesaprotam, ka mēs to birokrātiju vairojam. Un viena lieta vēl, varbūt mēs varētu pāriet pie tādas tēmas, kas ir Vidzemē ļoti aktuāli, jo tu pats esi no Vidzemes, un arvien vairāk parādās ziņas par plēsīgiem dzīvniekiem, plēsējiem, tātad gan tie lāči, gan tie vilki, un ir ļoti daudz, gan Vidzemē un Latgalē ir jau saimniecības, kur ir nokosti jēri, kur ir suņi iet. Kāds tavs viedoklis par šo, jo man ir bažas, jo tie mērķi, kas ir, piemēram, uz lāču daudzumu, ir nosprausti ļoti ambiciozi. Lāču pētnieki un dabas aizstāvji saka, ka vajag Latvijā 500 lāču. Šobrīd ir tikai 200. Es nevaru iedomāties, kā izskatīsies Vidzeme, ka būs 500 lāču. Man, ja godīgi, ir ļoti slikta sajūta par šo te. Ne tikai lāči, arī vilki šoziem īpaši. Tieši Vidzemē bija vairāki gadījumi, kur gan medību laikā, gan ārpus medībām suņi tiek saplosīti un nokosti, tiek uzbrukts mājdzīvniekiem. Un teorētiski, ja tātad šis te limits ir izsmelts, un tad ir atkal īpaši gara birokrātiska procedūra, lai varētu tikt galā ar šo tiešām naidīgo un kaitīgo plēsēju. Ar lāčiem ir tā, ka mums jau vismaz Mazsalces pusē katru gadu vairākas bišu saimes tiek iznīcinātas. Kā zinām, laukos, ja tev tas nav liels bizness, bites tiek turētas gan netālu no mājas, tie lāči nāk pagalmā. Un par ko man ir bažas, ka situācijā, ka ja tas saimnieks savas bites un savu māju aizstāvot to lāci nošaus, tad šobrīd sabiedrībā viņš būs nevis varonis, bet viņš būs kaitnieks un valsts nodevējs, kas tā nedrīkstētu būt. Tas, ko mēs redzam pie Saeimas, ka mums ir gana liela grupa cilvēku, kuriem vistas ir svarīgākas nekā cilvēku labklājība, lāči ir svarīgāki nekā cilvēku labklājība. Tā nedrīkstētu būt. Diemžēl izskatās, ka kamēr nebūs pirmais nopietnais gadījums, kur tiešām lācis kādam cilvēkam nodarīs fiziski pāri, ar tādu regulējumu mēs cauri netiksim. Es gan cerētu, ka tas notiek ātrāk, bez šiem upuriem, bet praksa rāda, ka esam tur, kur esam. Man, protams, gribētos, ka vienmēr tajā brīdī, kad mēs stādām plāns, piemēram, tas dabas draugu plāns savērot Latvijā lāči līdz 500, skaitu 500, tad pretī jābūt ir naudai, cik tas izmaksās sabiedrībai. Piemērs, piemēram, Somijā pa vilkiem, Somijā, ja nokož suni, tā skaitā medības suni, valsts kompensē. Soma paši kolēģi teica, ka viņa dārgākais suns, ko valsts ir samaksājusi, 14,000 eiro. Tāpēc, ka vilki ir aizsargājami un valsts par to maksā. Bet es arī būtu bišķiņ piesardzīgs, Armand, jo redzi, kā ir.
tajā brīdī, ja tev sveša nauda jādala, nav problēma, kompensējam visiem un visu. Mums bija pirms pāris gadiem diskusija vienā radio raidījumā par aizsargājumām teritorijām un ar tādu man dabas draudzēnu sēž pretī. Viņi saka, jā, bet nu tad jau lai tam īpašniekam kompensē. Es saku, labi, lai kompensē, no kādas naudas? Nu, to viņi man atbildēt nevarēja. Nu, tie fondi, kas viņai algu maksā, tie jau tam meža īpašniekam nekompensēs tos zaudējumus. Un arī šeit, ja mēs pasakām, ka jā, mums tas vilku lielais daudzums, lāču lielais daudzums ir svarīgs, jā, tad kompensējam zaudējumus, bet no kādas naudas? Tieši tas bija, ka no šiem vidas fondiem arī jākompensē. Ja vidas fonds, piemēram, veido programmas, kā šos dzīvniekus savairot, teiksim tā, atgriezt dabā, tad ir pretī jābūt no tā paša vidas fonda aploksnē, kas ir paredzēta kompensācijām. Gan bitiniekiem par to, ka bišķēms izpostīts, gan aitkopiem par to, ka aitas nokosts, un lāči var izdarīt vēl dažādu postu. Bet varbūt mēs par kaut kādām patīkamākām lietām, jo šis ir diezgan tā satraucoši visiem, bet Latvijā, nu jau, es teikšu tā, jau 16 gadus apmēram ir viena nozara, kas ir parādījusies no jauna, ir vīna darītāji un vīna kopji mūsējie, kas dara no dažādiem, nu, gan augļiem, ogām, gan arī no vīnogām vīns. Un protams, ka vairāk ir pa dienvidiem vīnogas, ja, bet nu, ogas jau arī visā Latvijā. Un es zinu, ka tev arī tas tā hobijs ir. Es saprotu, tu neesi profesionāls, tu neesi tirgotājs, bet tas tev ir hobijs. Ja. Un es pirms ievada gribētu vienu lietu pateikt visiem, kas klausās. Latvijā vīnu mājās savām vajadzībām drīkst darīt, alu drīkst darīt, tīpaši jāņtojās, bet kaņģu dzīt nedrīkst. Tas ir likuma pārkāpums, tas ir stingrs likuma pārkāpums, tas ir krimināla pārkāpums. Un mēs strikti ievērojam likumu. Jā, un tavs viens no hobijiem ir vīna darīšana. Jā, tagad gan alus laiks, bet ar vīnu ir tā, kad sākās to, ka atceros, ka maziņš bija, nu, ka vecantēvs palodzes stāvēja tādas burkus tur un burbuļoja, tas kaut kur dušien dziļi bija iesēdies. Un tad tālāk jau strādāja pašvaldībā, viens kolēģis pēkšņi atnes ābolu vīnu. Viņš prasa, kā tu uztaisīji? Kā, nu paņēma ābolu sulu, piešauta cukuru un vīns gatavs. Un tas tā kā uzdzina vēlmi arī pamēģināt. Tad papētījām vēsturi, nu teorētiski viņš juridiski saucās raudzētie dzērieni, jo vīns ir no vīnogām. Bet ir vienā senā baznīcas grāmatā raksts, kur, nu, tad, kad kristieši ienāca Latvijas teritorijā, nu, viņi raksta vēstuli tur pāvestam un saka, nu jā, mums vajag baznīcas vajadzībām vīnu, un tad pāvests viņiem atbild, nu, tā kā baigi dārgi sanāk to vīnu transportēt te uz ziemeļiem, ka vispār jau visu oga ir laba oga, no kuras sulu var dabūt, un pie jums vīns var būt arī ne no vīnogām. Tā kā, principā, viss ir vīns. Un tā ir viena lieta, otra lieta ir, nu, mēs mēģinājām ar sievu to kā tā ģimenes hobiju, un visu, kas nāca pretī no tā, mēģinājām to vīnu uztaisīt, un ja baigi labi grib no galda kājas ar vīnu uztaisīt, ir taču tādi dažādi mēģinājumi tur no tomātu, ingvera vīnu, tas dzērs, kas ir nu, ritīgi inčīgs tāds. Tad ir, kas ir foršs, kas bišķiņ pēc viskija garšo, ka no ozola jaunajiem dzinumiem, piemēram. Ja? Nu, un tādi sakot, tās iespējas ir nebeidzamas, bet es biju kādu laiku arī kā mazais uzņēmējs, jo nu, tas hobijs kļuva arvien lielāks. Tiesa pēdējos jau vairāk kā 3 gadus likvidējis to darbību, jo nu, nesanāk vienkārši laika tam. Bet arī, lai saprastu, kāda ir mazā uzņēmēja tā sadarbība ar vidu, kādas procedūras jāaiziet, ko PVD prasa. Nu, tā bija tāda laba skola, un tas arī palīdz labāk izprast, ko tad tam cilvēkam, kuram varbūt dažreiz bizness ir kā hobijs, ar ko viņam jāsaskarās, kur varbūt nav tik traki, kā runā, un kur varbūt mēs atkal piegriežam tas skrūvs pat cieši. Bet jā, par vīnu varam droši vien veselu raidījumu uztaisīt. Labi, kādi tev sanākuši labākie, kur tev tā teikt, iecieninākie no tiem, kuriem tu esi devis degustēt? Man liekas, ka labākais bija brūkleņu vīns. Ar tādu foršu rūgtumiņu, bet ar brūklenei nianse. Brūklenei ir daudz tās dabiskās vielas, viņa slikti rūkst. Un tad ir atkal gadu no gada, cik tā oga ir saulīta, cik lietu dabūjusi,
Tad palīdz tāda metode, ja pašķaidi to brūkleņu sulu ar ābolu sulu, kā labi rūkst, un tad tur tas viss process notiek. Bet brūkleņi, man liekas, ir tas labākais. Un šajā pirmsjāņu noskaņā, protams, kā tie, kas mājā gatavo alu arī, bet tie, kas tad nemāk alu, kam labāk padodās vīni, es jāsaka tā, kad jālieto vietējie produkti, jāpērk vietējie un jālieto vietējie produkti. Tāds man ir aicinājums svētkos, novēlējums visiem, un jāsaka tā, paldies, ka šodien atnāca. Mazliet papildināt, diemžēl uz Jāņiem jums vēl nesanāks, bet pēc Jāņiem, tad, kad jūs paši mājās Jāņas ierusiesiet, pienu jūs no 1. jūlija veiklā ar samazinātu PVN varēsiet iegādāties, olas ar samazinātu PVN varēsiet iegādāties, maizīti, uz kur to sieru uzlikt, ar samazinātu PVN varēsiet iegādāties. Tā kā tas ir darbs, ko jau vecajā valdībā paveicām, bet kurš stājās spēkā tagad. Tad pērkiet Latvijas produktus. Daļa no produktiem var samazināt PVN, vēl papildus ir augļi un dārzeņi Latvijai tradicionāli, kur jau sen bija. Ja? Un, protams, kā pērkiet un lietojiet vietējo. Priecīgs svētks arī. Priecīgs svētks.